Nu tālūk, cerēju saņemt sedanu. Kanādas ceļojumā saņēmu Chevrolet Malibu. Viens no pēdējiem sedaniem, kas laikam General Motors ir palicis, jo Chrysleriem vairs tādi nav. Nu jā, pelēks, nedaudz netīrs jau, paspējām pabraukt jau pāris dienas. Kur beigā feature, viņam ir keyless entry, uzspied podziņa atslēdzas, uzspied podziņa aiztaisas. Nu kaut kā tā izskatās iekšpusē. Šoferim ir elektriskie krēsli. Pie elektriskajiem logiem. One touch uz leju, viens pieskāriens uz augšu, pārējie gan nav automātiski, vienīgi uz leju. Diezgan tipiski amerikānim. Jā, nu, iekšā diezgan forši. Uz podziņa piedarbojas mašīna, automāts, kā jau amerikāns. Arī ir Apple CarPlay, Androids un viss tie brīnumi, līdz ar to ļoti ērti savienot telefonu kopā un baudīt karti. Jā, kā redz, kur Elis arī var spoguļoties, ir lampiņas, es arī varu spoguļoties veselā tumsā. Lampiņas arī viss kā vajag, rokbalsts. Lūk, šeit tad arī slēpjas tā start stop podziņa. Protams, jāpiespiež tur ir tā brēmas, lai viņš piedarbotos. Nu, lūk, šādi te izskatās, par cik Kanāda tad ir kilometros, bet iespēja ir arī pārslēgt, protams, uz jūdzēm kaut kur šeit iestatījumos. Lūk, redzam arī iepspiedienu. Nu, lūk, kur šeit varam pārslēgt uz ASV mērvienībām. Un, attiecīgi, arī šeit kilometri pārtaps par jūdzēm. Nu jā, adaptīvā kruīza kontrole, lane assists, elektriskie spoguļi. Nav elektriska no lokām, tur gan manuāli jādarbojas ir. Dienas gaismas. Un infosistēma. Jā, dual zone krāsniņa. Nu, lūk, šeit var regulēt ātrumu, apsildāmais krēsls, aizmugurējais loks, avārijas gaismas, start-stop sistēma. Visu šo var uzspiest uz māju. Nu, lūk, kur ir Androids, Apple CarPlay, audio sistēma. Šobrīd skan 99,9 rock stacija Monreāls apgabalā. Jā, diezgan laba mūzika tur ir. Varētu kļūt par manu favorītu radiostaciju. Nu, lūk, pie klimata iespēja redzēt visu šādā veidā. Diezgan skaisti, vai ne? Jā, man personīgi patīk. Un iestatījumos vēl šis tas ir regulējums, var mainīt datumu, laiku, telefonu iestatījumus, Wi-Fi hotspotu, displejā, skaņas, visādas pīkst, nepīkst. Arī ārējās gaismas var regulēt un, nu, tur varam spēlēties. Smuka Chevrolet zīme. Kaut kā tā. Kas mums šeit ir? Aizmugurē ir arī ventilācija, var pasildīties. Roku balsts. Es pat neesmu skatījies. Jā, ir pat glāzīšu turētājs. Labi, un viss svarīgākais laikam būtu it kā dzinējs, bet to pagaidām neskatīsimies. Lūk, šeit ir bagāžnieks. Diezgan ietilpīgs, kur mums ir koferis, somas un vēl viss kaut kas iekšā. Un mana mīļākā daļa – sarkanie pagriezieni, kā jau Amerikā. Saka, lūdzu, vai es esmu tikai dīvains, kuram patīk sarkani pagriezieni, vai tas vairākiem patīk? Nu, lūk, viņam pat nav hidrauliskie amortizatori. Jāliek ir manuāli viss. Nav ne jausmas, cik dzinējs, bet cik Wikipēdijā skatījos, lielākais esot 2-litrīgs. Bet tā tie ir smuks, ne?